Stratēģiska neveiksme Vladimiram Putinam. Tā šodien Serbijas mediji raksturo Ukrainas prezidenta Vladimira Zelenska un Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča tikšanās rezultātus. 8. augustā Vladimirs Zelenskis veica pirmo šī kara vēsturē Ukrainas prezidenta vizīti Serbijā. Valstī, kas gadu desmitiem tika uzskatīta par tuvāko Maskavas sabiedroto Balkānos. Tagad Šveices izdevums NZZ to nosauca par politiskā tabu pārkāpumu un stratēģisku neveiksmi Vladimiram Putinam. Taču tieši tajā pašā dienā pats Vučičs publiski noliedza, ka tikšanās laikā ar Zelenski vispār būtu apspriesta militārā sadarbība ar Ukrainu. Tas ir, viņš, atvainojiet, pasteidzās atkāpties. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi būt ļoti piesardzīgiem ar vērtējumiem, jo Aleksandrs Vučičs var banalizēt. Un izmantot Vladimira Zelenska vizīti savās personīgajās interesēs uz nopietnas politiskās krīzes fona pašā Serbijā. Šajā raidījumā analizēsim, kas patiesībā notika, un galvenais, vai var runāt par Serbijas pagriezienu Ukrainas un Eiropas virzienā. Vai arī Belgrada vienkārši kārtējo reizi turpina savu ilgadējo dubulto spēli. No otras puses, uz ziņu fona, ka Turcija sākusi pārdot raķetes Atakams Ukrainai, par to mēs runājām iepriekšējā raidījumā. Ir vērts atcerēties, ka iepriekš Aleksandrs Vučičs apstiprināja, ka Belgrada patiešām pārdod bruņojumu rietumu partneriem, labi saprotot, ka tālāk tas tiek piegādāts Ukrainai. Mani sauc Aleksejs Pečijs. Apskatīsim kopā Vladimira Zelenska vizītes rezultātus Serbijā, par ko viņš runāja ar Aleksandru Vučiču un ko tas viss nozīmē Ukrainai un Serbijai. Bet pirms mēs sākam, es lūgšu jūs abonēt šo YouTube kanālu. Mēs tuvojamies 300,000 abonentu atzīmei, tāpēc būšu pateicīgs par katru jūsu abonēšanu un katru jūsu patīk atzīmi. Tātad, lai uzreiz noteiktu šī raidījuma toni, es vēlos jums citēt, kā šodien Šveices izdevums NZZ apraksta Vladimira Zelenska vizīti Belgradā. Jo tas ir zīmīgi, bet var radīt zināmu maldinošu iespaidu. Citāts. Belgradas lēmums uzņemt Maskavas lielāko pretinieku ir politiska tabū pārkāpums, lai gan Vučičs paziņojot par tikšanos skaidri norādīja, ka Serbija turpinās ievērot savu politiku attiecībā uz Krieviju un pagaidām nepievienosies sankcijām, viņš arī uzsvēra sadarbības potenciālu. Atgādinu, ka Serbija kopš pašas Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma cenšas balansēt starp Maskavu un rietumiem. Belgrada atzīst Ukrainas teritoriālo integritāti, taču joprojām nav pievienojusies Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju. Taču aiz visiem labajiem nodomiem attiecībā uz Ukrainu Vučičam ir savs, turklāt nemaz ne pārāk slēpts motīvs. Demonstrēt savai tautai, precīzāk daļai vēlētāju, gatavību dialogam ar rietumiem un pat ar Ukrainu. Vučičam steidzami jāparāda, ka viņš it kā ir vienā viļņā ar Eiropas Savienību, bet tajā pašā laikā nav kļuvis tieši pro-ukrainisks. Lieta tāda, ka Serbija ir oficiāli kandidāta valsts uz iestāšanos Eiropas Savienībā kopš 2012. gada, kamēr Ukraina iegūs šo statusu tikai 10 gadus vēlāk. Taču pēc reformu tempiem ir apsteigusi Serbiju. Belgradas sarunas par iestāšanos ES gadiem ilgi ir strupceļā. Brisele kritizē Serbiju par problēmām ar tiesiskumu, progresu trūkumu jautājumā par Kosovu un nevēlēšanos pievienoties sankcijām pret Krieviju. Tāpēc tikšanās ar Zelenski var kļūt par signālu rietumiem par Serbijas gatavību ciešākai sadarbībai. Svarīgu lomu spēlē arī Ukrainas nostāja jautājumā par Kosovu. Lieta tāda, ka Kijeva oficiāli neatzīst bijušās Serbijas provinces neatkarību, un Vučičs neslēpj, ka pozitīvi vērtē šādu Ukrainas nostāju. Tas ir tāds rets gadījums, kur abu valstu intereses tomēr tieši sakrīt. Rietumu mēdīji norāda, ka starp iespējamām Volodimira Zelenska un Aleksandra Vučiča tikšanās tēmām tomēr ir slepena sadarbība aizsardzības jomā un kopīga bezpilota lidaparātu ražošana. Pēc vācu izdevuma Frankfurta Allgemeine datiem
Serbija, Ukraina un apvienotie Arābu Emirāti varētu izveidot trīspusēju sadarbības modeli bezpilota tehnoloģiju izstrādes jomā. Un tas patiešām varētu kļūt par īstu izrāvienu. Tāpat puses plāno pabeigt brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanu un sadarboties enerģētikas jomā. Un te ir Šveices izdevuma NZZ galīgais vērtējums Volodimira Zelenska vizītei Serbijā. Tas izklausās skarbi. Samits Belgradā ir stratēģiska neveiksme Vladimiram Putinam. Volodimirs Zelenskis pašlaik sēž pie sarunu galda ar svarīgāko Maskavas sabiedroto Balkānos. Kīvai tā ir simboliska uzvara. Ukrainai izdodas apdraudēt Krievijas ietekmes sfēru. Tomēr ir kas tāds, kas nopietni aizēno šo skaisto Volodimira Zelenska un Aleksandra Vučiča tikšanās ainu. Pats Aleksandrs Vučičs steidzās publiski noliegt, ka tikšanās laikā ar Volodimiru Zelenski būtu apspriesti tieši militārās sadarbības jautājumi starp Serbiju un Ukrainu. Viņš sacīja, ka pašlaik noteikti nē. Bet tas, kas notiks pēc kara beigām, pēc Vučiča vārdiem, jau ir pavisam cits jautājums. Tātad pats Serbijas prezidents tajā pašā dienā, bet Zelenski un rietumu mēdīji šo vizīti jau nosauca par stratēģisku triecienu Putinam. Personīgi dezavuēja asāko šīs interpretācijas daļu – kopīgas ieroču ražošanas tēmu. Taču uzreiz norādīja, ka darījums varētu attiekties uz nākotni, nevis šodienu. Taču zīmīgi ir arī tas, ka Serbijas opozīcijas partija Zelenska vizīti Belgradā uztvēra kā draudus attiecībām ar Krieviju. Tātad pat pašā Serbijā nav vienota viedokļa, ka notiekošais ir izdevīgs Serbijai. Bet tas norāda uz to, ka serbi ir sākuši savu priekšvēlēšanu kampaņu. Es to nesaku tāpat viena. Lieta tāda, ka Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs jau jūnijā paziņoja, ka tuvākās nedēļas laikā atstās prezidenta amatu un iestājās par ārkārtas prezidenta un parlamenta vēlēšanu rīkošanu. Šis paziņojums toreiz izskanēja uz jau vairāk nekā pusotru gadu notiekošo studentu masu protestu fona visā valstī. Bet lieta ir tāda, ka pat ja Vučičs pats neaizies, viņa otrais un pēdējais prezidenta termiņš jebkurā gadījumā beidzas jau 2027. gada pavasarī. Tāpēc nav izslēgts, ka Zelenska vizīti Vučiča partija var izmantot priekšvēlēšanu propagandai, sakot, ka viņa partija ir gatava iet vienā solī ar Briseles politiku. Taču tas nenozīmē, ka Vučičs ies tālāk par ierasto retoriku, bet to mēs apspriedīsim nedaudz vēlāk. Tagad parunāsim par to, ko Vučičs tieši teica par pašu karu, un arī tas neizklausās pēc retorikas no puses, kas pilnībā nostājusies Ukrainas pusē. Pēc tikšanās ar Zelenski Vučičs paziņoja, ka neredz iespējas drīzai Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanai. Viņš uzsvēra, ka Serbija un starptautiskā sabiedrība tiecas pēc miera, taču pats viņš nav pārliecināts par drīzu konflikta izbeigšanu. Un priekšā var būt vēl viena smaga ziema, gan Ukraiņiem, gan citām pasaules valstīm. Tas saskan ar viņa agrākajiem un, starp citu, daudz satraucošākiem paziņojumiem. Jo iepriekš Vučičs bija teicis, ka Trešā pasaules kara novēršana būs sarežģīta, un tā, iespējams, jau faktiski ir sākusies globālās cīņas par resursiem dēļ. Viņš uzsvēra, ka Krievija visticamāk nevarēs uzvarēt karā pret Ukrainu, taču arī zaudēt to tā nevar, jo valsts, kurai ir kodolieroči, nav iespējams uzvarēt militārā ceļā. Vučičs arī brīdināja par risku, ka reģionālajos konfliktos varētu tikt izmantoti taktiskie kodolieroči. Un viņš norādīja, ka daudzas valstis šobrīd vienkārši vilcina laiku, iegūst laiku gatavojoties plašākiem sadursmēm. Un lūdzu pievērsiet uzmanību pašam šo Vučiča izteikumu kontekstam. Tas nav par pro-ukrainisko vai pro-krievisko. Tas ir atklāti neitrāls, fatālistisks. Tā ir cilvēka valoda, kurš cenšas neieņemt nevienu pusi. Bet sēdēt uz diviem krēsliem viņam kļūst arvien grūtāk. Bet svarīgi arī atcerēties, ka Vučiča saites ar Putinu arī nekur nav pazudušas. Atgādināšu, ka šī gada maijā, mazāk nekā 3 mēnešus pirms Zelenska vizītes, Vučičs nodeva Vladimiram Putinam apsveikuma vēstuli uzvaras dienā, 9. maijā. Caur Krievijas vēstnieku viņš stāstīja, ka Krievijas karavīru nav iespējams uzvarēt, paldies sarkanajai armijai un tā tālāk. Un vēl agrāk viņš publiski paziņoja, ka sankciju ieviešana pret Krieviju nozīmē, citēju, nodot sava tautas dvēseli.
Tā ir formulācija, kuru ir grūti savienot ar līdera tēlu, kurš, ziniet, pagriežās ar muguru pret Putinu un ar seju pret Zelenski un rietumiem. Tajā pašā laikā ir svarīgi būt precīzam un atkal neiekrist otrā galējībā, it kā Serbija būtu tikai Maskavas marionete. Serbija patiesībā gadiem ilgi ir ražojusi, pārdevusi un nodevusi ieročus Ukrainai. Atšķirībā, piemēram, no Ungārijas, kas vispār nav ieroču piegādātāja Kīvai, bet tomēr. Serbija kādu laiku mēģināja izlikties, ka tā it kā nav ne ar Maskavu, ne ar Briseli. Lūk tāpēc. Bet Serbija to darīja diezgan viltīgi. Un es uzatzīmēšu, ka Krievija ļoti spied uz Aleksandru Vučiču tieši šo ieroču piegāžu dēļ, bet viņš tomēr prasmīgi izvairījās, tēloja muļķi un tā tālāk. Oficiālā Belgradas pozīcija skan šādi. Serbija tieši un apzināti nepiegādā ieročus Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Taču Serbijas militārā produkcija var nonākt Ukrainā caur citām valstīm, un pats Vučičs to nav slēpis. Tātad schēma ir ļoti vienkārša. Viņi ražo munīciju, pārdod to kādai Eiropas valstī. Šī Eiropas valsts visu to nodod Ukrainai. Tātad Serbijas ideja ir vienkārši neko nenodot tieši, bet tomēr turpināt pārdot šo šāviņus Ukrainai. Un te mēs atkal apgriežamies pie politikas. Aleksandra Vučiča šīs divkosības loģika ir ļoti vienkārša. Aptuveni puse Serbijas iedzīvotāju. Tie pārsvarā ir vecākās paaudzes cilvēki, simpatizē Krievijai. Ignorēt šīs noskaņas Vučičs nevar, citādi viņš nekādi nespēs noturēties pie varas. Tāpēc arī ir šī pastāvīgā balansēšana. Lūk, publiskas vēstules Putinam. Bet ieročus Ukrainai klusi caur trešajām valstīm, lai arī Brisele novērtētu šādu soli. Jo ir jāsaprot, ka Serbijā nu nemaz ne visi ir pro-rūsiski. Tur ir arī pro-eiropiski un pat pro-ukraiņu noskaņoti pilsoņi. Tāpēc Vučičam ir jācenšas maksimāli balansēt starp šīm vēlētāju nometnēm. Un pēdējais, bet ārkārtīgi svarīgs moments. Pats Vučičs šobrīd neatrodas pašā spēcīgākajā iekšpolitiskajā pozīcijā. Vēlreiz, jau 2026. gada jūnija beigās uz masveida pretvaldības protestu fona viņš publiski paziņoja, ka atkāpsies no amata un izsludinās ārkārtas prezidenta un parlamenta vēlēšanas. Pēc viņa teiktā, tam vajadzētu notikt tuvāko nedēļu laikā. Formālais protestu iemesls, atgādinu, ir nojumes sabrukšanas gadījums. Tas notika dzelzceļa stacijā Novi Sadā un prasīja 16 cilvēku dzīvības. Pēc tam protestētāji apsūdzēja valdošo Serbijas progresīvo partiju, kuru vada Aleksandrs Vučičs, sistemātiskā korupcijā un neefektīvā pārvaldībā. Viņi apgalvoja, ka visa stacija toreiz īsumā tika rekonstruēta, bet šo nojumi pie ieejas izlēma tikai uz papīra salabot. Rezultātā tā sabruka un, diemžēl, prasīja 16 cilvēku dzīvības. Tajā pašā laikā pats Vučičs paziņoja, ka ir pārliecināts palikt politikā un saglabāt ietekmi pat pēc formālas atkāpšanās no prezidenta amata. Un tagad Aleksandrs Vučičs apsver premjerministra amatu. Jo viņš vairs nevar būt prezidents. Viss, 2 termiņi beidzas. Un tajā pašā laikā opozīcijas zaļa kreisā fronte, tā tas saucas, tieši uzskata, ka visa šī situācija ar Vučiča atkāpšanos un vēlēšanām viņam ir vajadzīga tikai, lai novērstu sabiedrības uzmanību un lai radītu jaunus iemeslus politiskiem manevriem. Un zināmā mērā opozīcijai ir taisnība. Vēlēšanas jau ir paredzētas 2026. gada rudenī. Un oficiālais Vučiča prezidenta pilnvaru termiņš, pat ja viņš neatkāptos priekšlaicīgi, beigtos tikai 2027. gada pavasarī. Kopumā, jebkurā gadījumā, viņam pie varas palikt vairs nav atlicis daudz laika. Un te rodas pavisam loģisks secinājums. Izskatās, ka tikšanās ar Zelenski visvairāk izdevīga tieši Vučičam. Tieši tajā brīdī, kad viņa politiskā situācija valstī ir ļoti nestabila. Simbolisks žests tuvināšanās ar rietumiem un Ukrainu. Tas ir veids, kā parādīt Briselē un saviem vēlētājiem, kuri orientējas uz eiro integrāciju, nevis uz Krieviju, ka Serbija Vučiča vadībā virzās pareizajā virzienā, vienlaikus neupurējot reālās saites ar Maskavu, kuras viņš tajā pašā dienā demonstratīvi apstiprināja, noliedzot militāro sadarbību un spriežot par kodolvalsts Krievijas neuzvaramību. Tātad Vučiča un Zelenska tikšanās ir simboliska. Un es teiktu, rūpīgi dozēts žests. Jā, tā ir pirmā Ukrainas prezidenta vizīte kopš kara sākuma.
Tās ir sarunas par tirdzniecību, enerģētiku un pat potenciālu bezpilota lidaparātu ražošanu nākotnē. Taču nekādu izmaiņu galvenajā jautājumā nav. Sankcijas pret Krieviju, kuras Belgrada joprojām neievieš, un spriežot pēc Vučiča retorikas, arī neplāno ieviest. Tāpēc izlaiduma beigās teikšu tā. Tikšanās ar Zelenski ir solis, kas pirmkārt stiprina Aleksandra Vučiča tēlu Briseles acīs un arī savu vēlētāju acīs. Nevis reālas Serbijas ģeopolitiskās pārorientācijas sākums. Šeit likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visu labu!